Ir tāds teiciens, visi ceļi ved uz Romu. Romā pilsētās visas ielas veidoja pēc viena plāna, un Romas impērijā pie lielākajām apdzīvotajām vietām bija norādes tik un tik kilometri līdz Romai. Šodien raidījumā ceļojums pagātnē ne par Romu, bet par ceļiem gan. Pirmais bruģis Rīgā parādījās jau 12. gadsimtā, bet tas gan gluži nebija tāds bruģis, kādu mēs to pazīstam tagad. Tas bija veidots no koka, baļķiem, dēļiem un sprunguļiem. 13. gadsimtā pilsētā sākās mūra ēku celtniecība, bet vēlāk stājās spēkā aizliegums celt koka ēkas. Arī ielu bruģēšanai koku vairs neizmantoja iepriekšējos apmēros, bet savu vietu ieņēma jauns materiāls – dolomīts, ko ieguva Doles salā. 14. gadsimtā Rīgā bija aptuveni 40 ielas. Galvenais ceļš, kas ved uz pilsētu, bija Smilšu ceļš. No Vidzemes puses garām Pulvera jeb Smilšu tornim iegriezās Rīgā. Vēstures fakti liecina, ka pirmā bruģētā vieta Rīgā bija Rāts laukums. Tas bruģēts 1413. gadā. Zviedru laikos 17. gadsimtā ceļus sāk uzlabot, izmantojot neapstrādātus laukakmeņus un plienakmeņus. Lai izveidotu šādu te segumu, katram zemniekam braucot uz Rīgu bija jāved līdzi vairāk laukakmeņu. Bet ne tikai Rīgā bruģēja ielas. Ielas bruģēja visās lielākajās pilsētās – Liepājā, Daugavpilī, Valmierā, Cēsīs, Jelgavā un citur. Piemēram, 1791. gada 28. oktobrī Kurzemes hercogs Pēters Bīrons izdod rīkojumu, kas liek Jelgavas pilsoņiem bruģēt ielas. Un 1796. gadā tika izdots rīkojums visiem Kurzemes iedzīvotājiem braucot uz Jelgavu ņemt līdzi bruģakmeņus, ko izmantoja Jelgavas ielu bruģēšanai. 1851. gadā Rīgā tika izdota pavēle par obligātu ielu bruģēšanu. Lēmumu izpildes finansēšanai ieviesa īpašu nodokli. No Zviedrijas vestais kaltais jeb rindu akmens, ko sauc arī par Rīgas bruģi, pilsēta sāk iepazīt sākot no 1873. gada. Vēlāk šis bruģis klāja gandrīz visas Rīgas ielas. Arī mūsdienās joprojām ir saglabājies šis bruģis, it īpaši Vecrīgā. Seni ceļi ir atrodami daudz viet Latvijā, taču parasti tie ir vēsturiski lielākie ceļi, bieži ar mākslīgu ceļu segumu – bruģi. Kamēr lielākā daļa mazo zemes ceļu ir pazuduši zem plašām aram zemēm vai apmežojušies un vairs nav redzami. Ceļi, kas gājuši cauri purvainām vietām, jau izsenis tika izlikti ar baļķiem. Ir nostāsti, ka šādi ceļus būvējuši zviedru karavīri, bet šāda ceļu būvniecība nebija nekāds jaunums. Tā purvainās un mitrās vietās jau izsenis tika veidots ceļš. Piemēram, Pirmā pasaules kara laikā šādi tika būvēts arī kara ceļš Tīreļpurvā. Ceļi Latvijā jau ir izsenis veidojušies, un par katru no tiem ir kāds stāsts vai teika. Viena no interesantākajiem nostāstiem ir par kangaru ceļiem. Vispirms es gribētu piekrist, ka ceļi tik tiešām ir ļoti seni, jo Latvijā vecākais zināmais ceļš ir no 12. gadsimta Kaupra kalns pie Viļāniem. Tātad tur izskatās līdzīgi kā šeit, Kangaru kalnos, jo ceļš iet par kalnu virsotni, katru pusi ir nogāza lejā. Tātad nekur citur to ceļu nevar izveidot. Teika jau, kādēļ tie Kangaru kalni radušies, ir tā, ka šeit bija slapjums, bija grūti tikt pāri, un viens milzis ir nolēmis palīdzēt cilvēkiem, uzberot šeit ceļu. Un tā gājis, un tādā veidā tas ir izveidojies. Un ir arī tāda vieta, kur tas milzis pēc šī darba atpūtās. Tā ir tā sauktā lielā vīra gulta. Latviešiem vienmēr ir bijusi laba iztēle. Varbūt jūs varat mazliet smalkāk pastāstīt, kādu pastāstu par šo te brīnumaino pakalnu.
Jā, oficiāli tas saucās Ķoderu pilskalns, bet tātad lielā viera gulta, tas ir otrs nosaukums. Un pēc kādiem darbiem lielais vīrs tur atpūtās, to jau zinām. Un te ir kaskada, vai ne? Viņam tik tiešām priekš pilskalniņš tīri piemērots, jo ir ļoti stāvs no gāzes, nav tik viegli uzrāpties, un tūlīt aiz viņa ir mazās Juglas krasti. Arī lielie kangari, tāpat kā daudzi citi kangari pa visu Latviju, veidojušies ledus laikmeta jeb šļūdoņu darbības beigu posmā, tas ir apmēram pirms 14,000 gadu. Pēc ledā izkušanas uz zemes sagula šie vaļņi, ko mēs tagad saucam par kangariem. Lielie kangari, te lielākais augstums virs apkārtnes ir 27 metri, tas ir 9 stāvu mājas augstumā, bet absolūtais augstums virs jūras 78 metri. Jums droši vien ir zināms kāds nostāsts par laupītājiem, kas saistīti šeit ar kangaru kalniem. Jā, tik tiešām, jo kalni jau ir tādi, kad nekur cilvēkam nav kur pamūkt. Viņam ir jābrauc vien pa to ceļu. Un nevelti tā, ja pie šī ceļa visur bija apmēram pēc 3 kilometriem kroks, tad Kangaru kalnos 7 km garumā kroga nav. Parasti viņi sapulcējās kādā krogā pirms kalna, tas varētu būt arī Vāveres krogs, un sapulcējās vairāki pajūga un brauca. Bet gāja runa par tādu ūķu mamzeli, kas esot bijis laupītāja un laupījusi tos ceļniekus. Un vienās tāds diezgan izturīgs un riktīgs vīrs braucis un ūķa mamzera viņu aptura un lūdz pavest. Bet jūs jau ziniet, ka pavešanai ir divas nozīmes latviešu valodā. Un šīs jau tagad ķerās pēc tās otras nozīmes izpildīšanas. Izrādās, ka nav tik vienkārši. Tas ir pārģērbies vīrietis. Tad jau viņš ir nodots policijai un saķēras to visas pārējais. Sākāt tāds notikums arī saistās ar šiem laupītājiem. Ap 1910. gadu visā aptuveni 105 km garajā ceļā no Rīgas līdz Ērgļiem, arī pāri Kangaru kalniem, kopā esot bijuši 27 slaveni krogi. Tad mēs varam tikai iedomāties, cik saviesīgs varēja būt atpakaļceļš, piemēram, kādam Ērgļu apvidus saimniekam atgriežoties mājās no Rīgas tirgus, kur pārdoti savas saimniecības ražojumi. Jums droši vien ir zināms kāds interesants pastāsts par šiem te Kangaru ezeriem. Šobrīd mēs redzam lielo Kangaru ezeru, bet ir mazliet tālāk nostāk mazais. Un nostāsts jau ir tāds, ka var bijuši divi velni, strīdējušies, kurš būs kuram. Līdz kāds ceļa gājējs diezgan gudri to atrisinājis. Lielajam velnam, lai tiek lielais ezers, mazajam mazais. Kāpēc Latvijā tieši vecie ceļi nav izteikti tādās taisnās līnijās? Es domāju, ka tur var ietekmēt, ka tur bija privāta zemes gabala un to robežas. Tas ir viens. Otrs, kad gal galā taisnas ceļš nav tas patīkamākais, jo tāds viegli līkumot ceļš dod ainavu. Varētu teikt, šofērs neaizmigs. Arī tā, jā, taisnība. Tas arī ietekmējoties no kaut kādas vides, ja, kādu, teiksim, Kangaru kalnos arī, tas ceļš izveidojas, tāpēc, ka faktiski citur, nekur citur. Kalnu virsotni vajadzēja taisīt, jā, tur bija tā vienīgā iespēja. Auto laikmetā braucot gar stāvajām ceļa kraujām bija redzama balto ceļu stabiņu rindas.
Šobrīd es atrodos Vienības gatvē, kas ir garākā brudētā iela Rīgā. Vienības gatves izveide sākās 19. gadsimtā, kad pilsētas robežās tika nosprausta jauna iztaisnota trase vecajam pasta ceļam, kas nāca no Vācijas caur Jelgavu uz Rīgu. Ielas izbūve sākās jau 1830. gadā. Senākais ceļa sākums Torkalnā ir Jelgavas iela. Līdz pat 1935. gadam Vienības gatvi sauca par Jelgavas šoseju. Sākotnēji Vienības gatve bija savienota tieši ar Akmeņu ielu, bet paplašinot dzelzceļa staciju, ielas sākums tika pārvirzīts līdz Jelgavas ielai. Izrādās, kādreiz Latvijā ir bijuši ziemas un vasaras ceļi. Jūs droši vien zināt vairāk par šo te jautājumu. Jā, bija laiki, kad, lai aizbrauktu uz Jelgavu, labākais bija braukt caur Ķekavu. Jo taisnais ceļš bija izbraucams tikai ziemā, jo purvi priekšā slapjumi, kaut kas traks, tad vajadzēja braukt uz Ķekavu, uz Plakanciem, tādā veidā. Tas bija tātad vasaras variants. Ziemā jau varēja braukt pa taisno. Un tieši tāpēc, ka tagad taisīja jauno šoseju uz Jelgavu, pat pēdējais posms, ko uzbūvēja, bija īsi pirms Rīgas, jo tur bija 6 metri biežais kūdras slānis jāizņem, jāuzņem grunts un tā. Tādēļ to taisīja paši pēdējo. Tagad jau mēs varam izbraukt taisno. Tas ir Jelgavas Rīgas šosejs, jaunais posms. Bet jums ir vēl tāds interesants stāsts par profesoru. Paulu Lejiņu. Jā, tad, ja braucam Ķekavas virzienā, tur pat tās sānis paliek Rāmavas izmēģinājuma saimniecība kādreizējā. Un Pauls Lejiņš profesors spēja izdarīt to, kad taisīja tā, uzlaboja trasi uz Bauskas virzienā, ka trasi nobīdīja no Rāmavas centra sānis tieši tā iemesla dēļ, lai izmēģinājumu govis nenorautu pienu, lai būtu tālāk no viņa ganībvietām. Tā tad, ko profesori izdarīt? Profesori un govs ietekmē ceļu virzienu. Vecākais viadukts Rīgā ir Gaisa tilts. 1906. gada 18. maijā Rīgā tika atklāts pirmais satiksmes pārvads pār dzelzceļa līniju. Tas savieno Rīgas centru ar Teiku un Čiekurkalnu. Gaisa tilts, toreiz Aleksandra viadukts, tika uzbūvēts Aleksandra, tagad Brīvības ielā. Vilcieni Rīgā kursēja ar nelieliem intervāliem, tāpēc bieži veidojās bīstamas situācijas uz dzelzceļa pārbrauktuvēm, tāpēc tas arī noteica nepieciešamību būvēt viaduktu. – 1919. gadā ceļu un būvju virsvalde uzturēja 703 km šoseju un bruģu. 21 480 km. Otrās un trešās šķiras ceļu tika uzturēti klaušu kārtā. Jau tā bēdīgajā stāvoklī esošo un 4 pasaules kara gados izpostīto ceļu pārvaldīšanai 1919. gada 1. augustā nodibināja apriņķa ceļu un būvju pārvaldes Rīgā, Cēsīs, Jelgavā, Liepājā un Tukumā. Mūsdienās 43,5% Latvijas valsts autoceļu ir klāti ar asfaltu vai melno segumu. Protams, arī neviena iela mūsdienās nav iedomājama bez asfalta. Jau 20. gadsimta 20. gados Latvijā ceļiem asfaltētiem bija milzīga nozīme. Pirmās ziņas par asfaltētiem ceļiem ir fiksētas Babilonijā, kur 625. gadā pirms mūsu ēras sajauktu ar apdedzinātiem māliem, to izmantoja ielu segumā. Asfalta noderīgās īpašības pazina arī senie grieķi un materiālu izmantoja celtniecībā. Neskatoties uz asfalta izmantošanu senatnē, pagāja vairāk simti gadu, līdz to sāk izmantot ceļu būvniecībā Eiropā. Pieaugot satiksmes intensitātei, arī Latvijā bija nepieciešams veikt grants ceļu uzlabošanu. Pirmie mēģinājumi balto šķembu segu pārklāt ar melnām saistvielām jeb bituminēšanu notika 1925. gadā uz Rīgas Jelgavas un Rīgas Jūrmalas šosejām.
Tas bija ar rokām darāms darbs, kad šķēmbu segu uz ceļa noslaucīja ar metāla sukām un slotām, lai nebūtu putekļu, tad ar kausiem, lejkannām vai smidzinātājiem to aplēja ar bitumenu. Izliejumu apbēra ar šķīksembām un pieveltņoja. Mūsdienās gan asfalta ražošanas, gan ieklāšanas process ir mehanizēts. Asfalta ražošana notiek speciālās asfalta betona rūpnīcās, bet ieklāšanu veids piemērota ceļu tehnika. Daļu no pašreizējā Uzvaras parka teritorijas līdz 20. gadsimta sākumam aizņēma purvainas pļavas. Pagājušā gadsimta 20. gados šis līdzenais 12 hektāru plašais zemes gabals nodēvēts par Uzvaras laukumu par godu uzvarai pār Bermonta armiju. Tolaik tika paredzēts, ka šī vieta tiks izbūvēta sporta spēlēm, dziesmu un deju svētkiem, kā arī citiem masu pasākumiem. Turklāt 30. gadu beigās jau tika uzsākti būvniecības darbi. Celtniecībai bija savākti tautas ziedojumi 3 miljonu latu apmērā un sākti darbi pie parka iekārtošanas. Taču Otrais pasaules karš pārtrauca šo vērienīgo plānu. Latvijas ceļu uzturēšana pēdējos gados vairāk izskatās pēc bedrīšu lāpīšanas, nevis pēc reāls ceļu uzturēšanas. Katrs autovadītājs zina, cik lieli nodokļi tika veltīti ceļu uzturēšanai. Bet reālajā dzīvē ceļu kvalitātei tas atspoguļojas ļoti maz. Ko lai saka, ceļi Latvijā jau izsenes tika būvēti un par paraugu tika ņemta Eiropas pieredze. Par augstām prasībām un būvētāju spējām liecina tādi objekti kā tilts pār Gauju Siguldā un tilts pār visām lielākajām Latvijas upēm. Pirmais tilts pār Gauju celts 1937. gadā, kā tam laikam īpaši sarežģīta tehniska būve. Tilts pār Gauju Siguldā ar monolītā dzelzbetona lokiem un pārējas rāmjuveida estakādēm katrā krastā. Te jāpiemina, ka Siguldas tilts ir vienīgais šāda tehniskā risinājuma un izpildījuma tilts Latvijā. Līdz pat 1937. gadam gan kājām gājēji, gan pajūgi, gan arī retās automašīnas tika celti pār Gauju ar prāmi. Diemžēl pirmā tilta mūžs bija gaužām īss. Pēc 4 gadiem, 1941. gadā, padomju armijai atkāpjoties, tilts tika saspridzināts un sagrauts. Tiltu iepriekšējā vietā atjaunoja tikai 1950. gadā. Pagājušā gadsimta 30. gados tehnoloģija strauji nomainīja roku darbu. Jau tajā laikā varēja droši salīdzināt agrāk un tagad. Ja vēl 20. gados pamatā bija roku darbs, tad 30. šo darbu veica mašīnas. Ceļa segums mainījies no zemes takām uz koka bruģi, pēc tam uz akmens bruģi un grantētiem lauku ceļiem, līdz asfaltam un tagad jau betonētam ceļam. Šī gadā iegādājies komplektu modernu zemes darba mašīnu, sastāvošu no zemes šķūres, zemes bīdītāja un uzildinātāja. Šīs jauniegādātās mašīnas spēja bez sevišķām grūtībām gāzt lielus kokus, izcelt tos ar visām saknēm. Zemes šķūres un zemes racē bīdītāja pielietošanas iespējas ceļu būvniecībā ir ļoti plašas. Laukumu planēšana, veco grāmatsbiedru nolīdzināšanu, jauno atsekšana, grāvju aizviešana, ceļā stāvo
pakalnu norakšanu un ieleju aizbēšana ar minētiem zemes racējiem izpildami ērti, ātri un lēti. Jo minētās mašīnas pašas rok zemi un pašas to arī aiztransportē un izlīdzina, dodot tādā kārtā pilnīgi pabeigtu zemes darbu. Apstākļos, ievērot lielo darba roku trūkumu, ir īpaši lauksaimniecībā šīm zemes darba mašīnām piešķirama izcilu uzmanība, jo viens šāds agregātu komplekts atvieto ap 100 zemraču. Šīs mašīnas plaši pielieto ārzemēs. Arī šī gada Baltijas valstu zemes ceļu darbinieku konferencē sevišķi izcēla zemes racēju lielo nozīmi ceļu būvniecības darbu mehanizācijā. Ceļu betonēšana notika arī pirmās brīvvalsts laikā. Ieskatoties senajos kino kadros, to labi var redzēt. Iespējams, tieši betona ceļi ir arī mūsu nākotne. Protams, izmantota netiek senā tehnoloģija, bet gluži jauna. Tā sauktais velčbetons, jeb ar veltni blīvēts betons, kuru izmanto jau Polijā, Vācijā. Tas ir jauns risinājums, kas apvieno betona izturību un ilgspējību ar asfalta klāšanas vieglumu. Paskatīsimies video, ko teica 30. gadu otrajā pusē. Jaunas ielas pārveido pilsētu. Jauni ceļi un šoseis šķērso zemi. Jauni tilti vieno un tuvina novadus. Kopējā darbā un pūliņos mēs esam sasnieguši daudz un padarītais darbs baudīs slavu šo grandiozo darbu ierosinātājam mūsu vadonim. Valsts prezidents ir teicis, zemnieks visos laikos arvien ir bijis tas, kas stāvējis par mieru un saticību. Bet arī tas darbā. Valsts prezidents ir izvedis dzīvē daudzus jaunus likumus un ierosinājumus, kuri atbalsta un paceļ mūsu lauku ļaužu turību un atvieglo viņa darba gaitu. Ar valdības ierosinājumu mūsu valstī ir dibināts rūpniecības, kuras apgādā zemniekus. Valdība izved minerācijas darbus, apsina purvus. Un akmeņainos laukus pārvērš iedošās druvās. Valdība ir sekmējusi lauku būvniecību, atbalsta laukstrādnieku dzīvokļu celšanu. Mēs esam vienīgā valsts, kur izsniedz ģimenes piemaksas un pabalstus daudz bērnu laukstrādnieku ģimenēm. Šodien sakarībā pirmā prasība ir viens likums visiem, vienas tiesības visiem un viena taisnība visiem. Visiem viens likums, ja viens likums ir dots un rakstīts un parakstīts, tad viņš ņemjās uz visiem veciniem. Ceļš – tā ir dzīvība. Tā teica senie romieši.
Šodien nedaudz ielūkojāmies, kā šī dzīvība veidojusies Latvijā, un cerams, ka Latvijas asinsrite uzlabosies. Atskatoties pagātnē, var redzēt, cik daudz jau ir paveikts, un cik daudz vēl ir jāpaveic, lai mēs varētu braukt pa drošiem, tīriem un līdzeniem ceļiem. Tas šodien raidījumā viss. Tiekamies jau nākamajā raidījumā Ceļojums pagātnē.